Es zinu, ka es esmu HIV pozitīvs jau kopš 2012. gada. Lēmumu par testēšanos bija pieņemt viegli, es biju izšķīries no iepriekšējām attiecībām un pirms sākt jaunas ar meiteni es nolēmu, ka vajag pārbaudīt veselību. Man bija aizdomas, ka cilvēkam, ar ko es izšķiros, varētu būt veselības problēmas. Ir tāds izteiciens, ka HIVam nav sejas. Cilvēks var būt ar augstāko izglītību, labu profesiju, labi pelnošu un nezināt, ka dzīvo ar kādu hronisku infekciju, piemēram HIV, jo tā izpaužas laikam ejot. Jo ātrāk tu uzzināsi vienu vai otru patiesību, jo ātrāk tev varēs palīdzēt tikt pāri un palikt veselam. Ar šo saslimšanu dzīvo gan sievietes, gan vīrieši, visu orientāciju cilvēki, kas nekad nav iesaistījušies nevienos bīstamajos sakaros, jo pietiek ar vienu reizi vai, piemēram, partnera pat neusticību. Vienas nakts sakari visai dzīvei cauri atstāja sekas. Ja man būtu jādzīvo dzīve pa jaunam, tas pats periods, protams, ka sataisītu citas jaunas kļūdas, bet ko es noteikti novēlētu jaunākajam sev, nopietni uztvert testēšanu un biežāk iet testēties. Pat ja tu satiecies tikai ar vienu un to pašu partneri, kurš šķietami tev ir uzticīgs, tev tāpat neretāk kā reizi gadā, bet labāk reizi pusgadā aiziet un notestēties gan uz HIV, gan uz hepatītu C, gan uz citām saslimšanām. HIV var ārstēt pienācīgi ar zālēm, un, ja mēs uzzinām laicīgi, tad mūsu veselība saglabājas vai ātrāk atjaunojas. Savukārt, ja mēs atliekam šo procesu, tad veselība nodilst un cilvēks var aiziet bojā.